Nu, sveiks, meitenes. Nu, sveiks, jā. Man ļoti liels prieks, ka varējāt pievienoties, jo šodien tiešām tāda forša tēma, kā veselības rezultāti, ko var iegūt attīrot organismu. Una mums te nedaudz ilgāk jau nodarbojas ar dabas vielām, un Agita pavisam nesen pievienojusies, bet Agitai tie rezultāti tiešām ir fantastiski, par ko ir ļoti liels prieks. Ar kuru mēs sāksim? Kura grib pirmā? Es nezinu, var arī Agita bija. Ko es? Jā. Labi, jā. Nu, es ar attīrīšanos iepazinos, kādu pusotru gadu atpakaļ. Pirms tam es kaut kā, nebiju tam pievērsus uzmanību, un kaut gan par korāļu klubu jau es biju dzirdējusi pirms tam, bet, man detoks kā tāds nekad nepatika un neinteresēja, tāpēc, ka vienmēr bija tur visādas drastiskas ieturēšanās un diētas, un tas man tajā laikā tik daudz neinteresēja. Es biju ļoti labā formā, lai vēl kaut ko, kamēr, protams, viss sāka lēnām brukt. Un tad es iepazinos ar šo te attīrīšanos. Pirmoreiz, kad es izgāju detoksu, man bija ļoti labi rezultāti jau uzreiz pašā sākumā. Man pārgāja mana rūgtā mute, kas man ir dēļ žults un aknas, jo man ir ļoti bojāta akna. Tad man samazinājās cukuru līmenis. Tas droši vien jā, kad pat nepamanīja, ka es nelietoju zāles un mans cukuru līmenis krītās. Kas vēl man bija? Man pat tā jau grūti atcerēties. Ko vēl es tajā detoksā izbaudīju, bet tās jau vien bija tādas lielas rezultāti. Un sakarā ar to, ka man ir gūžas problēmas, nodilus kauliņš, es nevarēju pastaigāt, bet ejot arī detoksu, es pamanīju, ka es sāku vieglāk nostāvēt. Varu jau nostāvēt arī uz otras kājas, jo tā es visu laiku uz vienas tik balstījos. Un tādas ilgākas gabaliņas var paiet. Jā, tā baltā mēle man pazuda, bet tas bija gandrīz pašā sākumā. Ejot tālāk attīrīšanos programmu, pirmajā reizē man tādas lielas pārmaiņas nebija. Bet, gan jau es to organismu arī prātīgi attīrīju, jo man pēc tam ļoti labi iedarbojās gūžai bilerons un bosvēlija. Es atteicos no pretsāpju līdzekļiem, kurus es lietoju ļoti retos gadījumos. Un tad es sāku otrais ar antiparizēto programmu. Tur bija tā, ka otrajā reizē man gan bija visādas sajūtas. Man ļoti sāk sāpēt urīnpūslis, jo tur bija problēmas, viss parādījās, un tad man izsitumi parādījās, un tā nieze, un viss kaut kas tam līdzīgs, bet, es ar to arī tiku galā, un visu antiparazēto programmu un kolavadu es izgāju bez bileronu, jo viņš ir salds, un cukurs man negribējās jau uzreiz, kā es iesāku šo programmu, jo principā es biju ļoti liela cukurmīle. Es šokolādi varēju notiesāt, tā, uzreiz vienā rāvienā. Jā, un mana kāja līdz ar to arī kļuva aizvien stiprāk un stiprāk. Es gultā viņu varu iecelt un nostāvēt uz viņas ilgāku laiku. Varu virtuvē ēst uztaisīt savai lielajai 9 cilvēku ģimenei, kas, protams, man tas prasa ilgu laiku, kamēr es tur aizēju, kamēr es to visu sadaru. Tas nav tā, kā man būtu jātaisa mazā katliņā 2, bet, tā kā ir daudz, tā jau tas ir daudz, un man tas ir grūtāk, bet, es to varu izdarīt. Un tad tagad es eju 3. reizi to organismu attīrīšanu. Kaut kā pie detoks programmas man sāka pamt kājas. Tad viņš man pampa ļoti uz beigām, ļoti, bet detoks man tā pagāja kaut kā tā smagāk, man liekas.
Un nu es eju antiparazīto attīrīšanu. Un te man it kā ir vieglāk, man tā šķiet, bet es vēl nekādas tādas izjūtas sevī nejūtu, bet, nu, un kāpēc es to daru? Tāpēc, kad es pilnīgi sajūtu, kad man vajag attīrīties, jo es biju izgājusi, es to pateikšu atkal nepareizi, kontrastielām, 2 reizes izgāju to vēdera dobumu apskatu ar kontrastielām, un man pēc tam likās, ka manī kaut kas ir tāds, nu, kad man pilnīgi organisms prasa jau, lai viņam dod atbrīvoties no kaut kā, kas tur iekšā ir smags. Nu, vienīgi tas, kad, protams, kad man ir jācīnās ar manu aknu, jo viņa man ir bojāta, un man viss tas iet lēnāk kā citiem varbūt tās, jo man nav, piemēram, asinsspiediens, man ir ļoti labs, bet nu, man ir daudz un dažādas citas problēmas, ko ir izlaisījusi tieši akna. Bet, nu, tā arī es atradu risinājumu, es dzeru Fandetoks tēju. Tagad jau es viņu lietoju 3 reizes, 2 reizes dienā, un nu, kā kur reizi es izjūtu pēc vajadzībām, tā var teikt, bet, nu, un viņa ļoti labi palīdz. Tā aknē tiešām ļoti labi palīdz, jo tad, kad man ir slikti un grūtāks sajūtas, tad noteikti es iedzerot šo tēju, pēc pāris minūtēm sajūtos labāk. Un vēl es iemācījos jau pašā sākumā dzert ūdeni, jo man ūdens nekad negaršoja. Nu, es dzēru, tad, kad man vajadzēja, tad tur es padzēros, bet, nu, protams, ka es priekšroku devu sūlai, kaut kādai limonādei, nu, tur gāzētam ūdenim, kaut kam tādam. Bet atnākot šeit un sastapoties ar mūsu korālu mainu ūdentiņu, man viņš likās tik garšīgs, jo tā garša tiešām izmainās, ko es padzeršu. Tā garša tiešām izmainās un tas ūdens, un līdz ar to es arī sāku dzert parastu ūdeņu, jo prasās ļoti, organismam prasās tas ūdens. Nu, nav tā, kā tu, un ja es neizdzeru kādreiz to kaut vai to mazo daudzumiņu, cik man jāizdzer būtu, man ļoti no rītiem sāp galva, to arī es pamanījusi. Un tad atkal es skalojos, kamēr, nu jā, tāda ir šī organisma attīrīšanās. Mans ceļš varbūt ir, nu, tāds ilgāks, man tikai prieks ir par manu kāju, manu gūžu, kad es vēl joprojām staigāju, un otru gūžu nav nodilusi, un pēc katras attīrīšanās tomēr ir tāda savādāka sajūta. Un pēc pārlidojuma, kas man bija Ziemassvētkos, es tikko biju izgājis attīrīšanos, bet, nu, tur notika drausmas. Es nevarēju vairs ne piecelties, ne paiet, man cēla uz nots ar vīru vai dēls uz notu, un vannā es vairs nevarēju iekāpt, un gultā kā es nevarēju ielikt, bija šausmīgs sāpes no tā pārlidojuma. Bet es atkal dzēru Bileronu, dzēru Bosvēliju mūsēju, un ļoti ātri Dacīte pie manīm atbrauca pēc kāda laika, un tad jau viņi redzēja, cik es žiprīgi tur piecēlos, un kā es staigāju, tā kā tas viss ir ļoti vajadzīgs mūsu organismam, un tā attīrīšanās man tiešām ir tādas sajūtas, kad pienāk tā, kad es jūtu, ka man vajag viņu. Un vēl cilvēki audzējiet savas aknas. Daudzreiz mēs nezinām, ka viņas mums ir vai nu aptaukojušās, vai nu kaut kādas citas kaitas, un viņas bojājās, un kamēr aknas nav attīrītas, un kamēr viņas nav uzlabotas, organismam iet ļoti grūti, un no tā arī seko visi iekaisumi ķermeņi, visādi žūcakmeņi parādās, nierakmeņi. Nu, tas viss ir no tā, jo akna tomēr ir mūsu viens no lielākajiem attīrīšanas orgāniem, un ja viņš ir sabojāts, tad pašiem jau ir grūti attīrīties. Tad tas organisms vairs pats nevar to veikt, kā saka, organisms pats attīrās, bet, nu, ja viņš ir netīrs, tad tur nesanāk nekas. Nu, tā īsumā. Ko lai vēl es piebilstu? Oi. Nu.
Ir vienkārši fantastiski. Un par ūdeni, to, ko tu minēji, tas tiešām tā arī ir, ka tu iemācies dzert ūdeni. Un piemirst tās, vai tu nepaņem līdzi, tad tu jūti tās sekas. Reizēm tad ir sākam ar ūdeni, sākam ar detoksu, un tad iet viss tālāk. Agitē ir nedaudz citādāks stāsts. Viņa, kā viņa teica, viņa 5 gadus meklējusi risinājumu savai problēmai, arī ar gūžas locītavu starp citu, un Agita pastāstīs vairāk. Jā, tātad sveiciens visiem vēlreiz. Kā jau zinat, man sauc Agita, kā Dācis teica. Man ir, ar maniem ir traki vispār visu to dzīvi, bet par cik man ir problēmas ar kājām jau ļoti sen. Un es arī staigāju uz kruķiem, pa māju ar vienu, bet ja ārā, tad es ar 2 eju, ja tālāk jāiet, bet tāpat uz veikaliņu ar vienu. Bet, un otrai kājai man vispār ir pēc neveiksmīgas operācijas muskuļu atrofija. Tā kā tāpēc arī es eju ar to kruķi. Un, jā, kā teica Dace, es esmu bijusi vairākās kompānijās, mēģinājusi dažādus produktus, jā, bet tas, ko es gribēju, es nebiju saņēmusi nekur, kas man palīdzētu. Un, kā es arī esmu teikusi, es iešu, kamēr atradīšu, jā, nav svarīgi, vai tās būs 100 kompānijas vai 1 tikai. Un tad februārī beidzot tas notika. Jo es parunāju runu. Un, kā es saku, sliktāk jau nebūs ņemt, bet es uzreiz ķēros pie tā Bilerona slavenā. Tas ir vienkārši produkts numuru 1. Lai arī ko kāds neteiktu vai tur nedomātu, es nezinu, man ir gluži vienalga, bet šis produkts ir numuru 1, jo man bija tā, kad man ir osteoartrīts un vēl tur kaut kādas tur tās 4 tās lietas, kas tur es tagad nemāku to nosaukt. Bet, februārī vēl bija tā, kad es praktiski nevarēju vispār nostāvēt, gatavot ēst, un pagājuši gadu bija brīdis, kad es vispār neko nedarīju. Pilnīgi neko nedarīju, knapi varēju aiziet tur, kur man vajadzēja aiziet, kā saka. Un tad februāra beigās es sāku lietot Bileronu. Un vienā brīdī, tas pat man liekas nebija mēnesis vēl pagājis, kad es sapratu, ka kaut kas nav kā bija. Kaut kas vairs nav tā kā bija, un kad es jau varu nostāvēt, un ne jau 5 minūtes, bet es varu, ja es iepriekš, gribēju gatavot vakariņas, es to darīju ar 3 piegājieniem, kaut ko drusciņu padaru, jā, tad atkal atguļos, un tā. Tad es sapratu, ka es to jau varu izdarīt no A līdz Z, no sākuma līdz beigām, ka man vairs nav vajadzīgs tas, kad es varu izdarīt lietas. Un tas bija mēnešu laikā. Tas man bija wow. Un tagad, protams, ir pagājuši 3 mēneši, jā, laikam. Un 1 mēnesi bija, kad es nelietoju. Tad iznāk, ka es dzērus, laikam, 2 mēnešus, tad, jā. Un tagad es eju uz veikalu. Tad es varu uztaisīt vakariņas. Es vēl varu uzcet kūciņas. Jo man vispār ļoti patīk gatavot, jā, un tā kā es atkal esmu ļoti, ļoti priecīga, kad es varu darīt lietas, kas man patīk. Protams, ir lietas, ko es vēl nevaru, daļa tā, kad man ir tomēr cits problēmas, ne tikai tas artrīts, jo ir arī muguras problēmas, bet kopumā es esmu ļoti pateicīga par to, kā ir tagad, nekā kā bija. Jo, kā es saku, ir cilvēki, kuriem ir varbūt vēl sliktāk, jā, kuri vispār ir uz gultas, un es esmu priecīga, ka es varu staigāt, lai vai kā, bet es varu kustēties un darīt plus mīnus tas, kas man patīk. Tā kā šis produkts ir numur 1. Te nebija jālieto ne pusgadu, ne gadu, kamēr tur saka, tur vajag ilgāk lietot, ir dabīgi produkti, tas nav zāles. Zāles tāpat nepalīdzētu, zāles noņem tikai sāpes. Bet
tējas bez zālēm tiek galā, ja, un man nesāp. Tas ir brīnišķīgi. Tas tiešām meitenes ir brīnišķīgi. Tāds mans īstais stāstiņš. Stāstīt jau būtu daudz ko, bet, vai kādam to vajag. Bilerons patiešām ir brīnišķīgs produkts. Viņš ne tikai strādā uz locītavas somijas šķidruma atjaunošanu, tas arī atjauno skrimšļaudus, ja tikai kaut nedaudz palicis skrimslis mūsu locītavā, viņš ļauj atjaunoties. Un agitē tas stāsts ir ļoti brīnišķīgs, tāpēc, ka tiešām man ir pieredze, ka gūžu locītavām vajag daudz vairāk laika, lai viņas varētu atjaunoties, lai varētu sākt kustēties, bet tas, ka jau parādījies tas rezultāts pēc mēneša, es atceros, tu jau pēc kaut kādām pāris nedēļām jau minēji, ka ir kaut kāda uzlabojuma, bet negribēju neko vēl skaļi teikt, jo es ilgi neteicu neko. Galām, jā. Es nesen tikai par to sāku dažām meitenēm teikt, jo es negribēju neko teikt, par cik es, teiksim, tā pieredze no iepriekšējām kompānijām, viss, jā, kad es domāju, nē, šoreiz es klusēšu, neko neteikšu. Varbūt pateikšu vēlāk, pēc kādiem mēnešiem. Un vēl man Bilerons arī Aināram palīdzēja, jā, jo viņam sāp ceļgalsāpēja, pat cik celtniecībā strādā. Un viņš arī nebija pat mēnesi nodzēris, viņam bija labi. Viņam ir labi, nevis bija labi. Jā, tā kā tas ir to vērts. Jā, tā kā noteikti vajag mēģināt, nevajag baidīties, jo, kā es saku, sliktāk nebūs un nevajag apstāties pie viena, jā, vajag, ja jums nepalīdz tur lietojot tur, kā es saku, 3 mēnešu laikā, ja es neredzu uzlabojumus, es paceļu cepuru un aizēju un es meklēju nākošo, jo kāpēc lietot gadu, ja tu neredzi rezultātu? Tu tāds partizāns esi, jo es pamanīju tavus rezultātus, kad tu parādījies storijā un ka tu staigā apkārt un ka tu baudi. Es gāju uz veikalu, vai ne? Jā, tu gāji uz veikalu, tad sapratu tā, kaut kas ir pamainījies, jāpajautā Unai, kas tad tieši ir uzlabojies, jo vispār neko neteici, klusēji. Nē, kā partizāns. Tā kā, jā, tā kā es ļoti apmierināta. Un tā kā Una par to ūdeni stāstīja, ka viņa, pieņemsim, tur neesot dzērus, tur negaršo vai kas, es vienmēr esmu dzērus ūdeni. Jo es varu padzerties tikai no ūdens, jo, piemēram, ir kaut kāda sulas, kas man garšo, bet tas ir, padzerties. Bet, ja es gribu padzerties, tad man vajag ūdeni. Un es ūdeni dzeru, jā, visu laiku es dzeru ūdeni. Un krūzi kafijas no rīta. Prieciņu dienai vajag. Jā. Cukuru, pieņemsim, kaut kur likt klāt, es nelieku. Tēju dzeru bez cukura, kafiju bez cukura. Cukurs jau pietiek visur, visos produktos ir cukurs. Un, protams, kur vēl, ja tu uzcep kādu kūcīti. Ko tu dari gandrīz katru dienu? Oi, ne, tagad jāņem pauze, pietiek ēst. Jā, bet man tā salduma kāra, tad, kad iet tas tiešām parazīta attīrīšanas kurs, man viņa pazūd uzreiz. Tā bija pirmajā reize, un tagad man ir pilnīgi vienaldzība. Vakardien no ledus, kad tur vēl bija palicis uztaisīts tāds gabaliņš kaut kur šokolādes tāda esi. Es viņu kādreiz droši vien griestu, man viņa sagriezta bija, gribi. Viņš pastos, es negribu, ka man bāst mutē, ja es negribu, lai es kādreiz negribētu šokolādes desas gabaliņu, muļķības, noteikti notiesāt, nedomājot par savu diabētu. Nē, man neprasās ne tādu. Man ir vispār ļoti reti, kuras šokolādes konfekti garšo, un tiešām ļoti reti, kuras, kā tā, es zinu, ka citi to arī teica, paņem šokolādu un apētu tāfelīt. Es dzīvē to nevarētu izdarīt. Kaut gan es arī, pieņemsim, kad iepriekš 3 gadu atpakaļ vēl, kad es vēl varēju, un tad bija tas posms tie 3 gadi, kad es neko nevarēju padarīt, tad, kad es cepu tortas, pieņemsim, jā, es pati tortas arī neēdu. Es nogriezu mazu tādu plānu, vienkārši, lai pagaršotu, jā, un tad es pati liku balvas tām tortēm, cik viņas garšīs, kā man garšo, jā, tur pieņemsim. Bet tā es neesmu tādiem.
Jā, turpinot lepojoties ar veselības rezultātiem, pastāstīšu arī par savējiem, jo es organismu attīrīšanu uzsāku veikt tikai pirms 6 gadiem, rudenī. Toreiz es pamanīju, ka mana draudzene Ilze Sadauska liek informāciju par dabas rūgtvielām, ko dara ķiplociņš, ko dara melnais rieks, kas tas tāds skudru koks un kaķa naks. Likās reāla mistika, kaut kādi zvēri, tur skudras jāēd un kaķīši, ne? Bet tā nemaz nav. Un es izmēģināju organismu attīrīšanu, es biju tik traka, kad es vienkārši pasūtīju pat taisno no Vācijas, negaidot Ilzes akceptu, ko un kā darīt, un gāju organismu attīrīšanu. Un pēc kaut kāda mēneša jau nolēmu, ka es arī dēlam sākšu dot antiparastāro kursu, jo viņam bija ļoti slikta imunitāte. Viņš gāja dārziņā un varētu teikt, ka 2 nedēļas slimo, tad es kaut kā viņu dabūju uz kājām, nedēļu paiet dārziņā, varbūt 2, un atkal jau redzu, ka deguns ciet, ir krekšķītis, un grūti ir tūskas degunā. Tas, ko es toreiz darīju, bija devu tavigilus, klepus sīrupus, jo domāju, tā ir droši vien kaut kāda alerģija, ka tādas tūskas, un nevar būt, ka visu laiku cilvēks ņem un slimo. Nu, lūk, viņš gāja savu antiparastāro kursu, es gāju savu antiparastāro kursu, izgāju arī dziļo zarnu trakta tīrīšanu, un es skatījos un vēroju, ka visiem citiem projektā ir rezultāti, brīnišķīgi rezultāti un ātri rezultāti, bet nes kāpēc man nav. Tiešām. Lūk, agitē ļoti ātri, pēc mēneša jau pirmais kaut kas tāds parādās. Un es domāju, nevar būt, ka man nebūs rezultātu. Un es biju sev iedevusi 1,5 gadu laika, ka es strādāšu ar sevi, ka es nepadošos. Un tieši tad, kad es biju izgājis to dziļo zarnu trakta tīrīšanu, man tik ātri nedeva piekļuvi. Jā, tā kolo vadē. Man teica, vispirms jāsakārto āknas, gremošanas sistēmu, tu vēl nevari tik ātri. Jo, es bērnībā biju daudz medikamentus lietojusi, gan astmai zāles, gan artrītam. Man bija ceļos tūska un stīvums un slimnīcā bija gulējusi. Bet tad, kad es izgāju tiešām to kolo vadu un sāku atjaunoties, es paņēmu vēl arī kolagēnu. Un tad vienkārši brīnumi sākās. Es pēkšņi pamodos 6 no rīta. Vienkārši kaut kāds moments pienāca, kad bija pavasars, tas bija mājas pat, un es jūtu, es varu pamosties, man ir enerģija, man nav tā, ka es gribu atkal gulēt, un nevaru piecelties, un pat modinātājs nebija uzlikts uz 6, parasti 7, cēlos 6:30 ar modinātāju, un tad acis vaļā. Tad tā ir vispirmā signāla lampiņa, kaut kas ir noticis, tad es pamanīju to, ka mans seja sāk starot, kā acis tādas mirdzošas, dzīvīgākas ir, un enerģija parādījusies. Un vēl novēroju to, ka tiešām miegs bija ļoti kvalitīvs. Es beidzot varēju izgulēties, jo es bieži vien modos augšā tur 3-4 naktī. Nevarēju iemigt. Tas noteikti bija arī saistībā ar aknu darbību, jo aknas jau detoksu veids nakts laikā. Un ja viņas ir pārslodzē, tad arī mēs mostamies augšā, mums ir grūti. Un vēl man patika tas, ka man uzlabojās nervu sistēmas darbība. Es bieži vien biju uzvilkusies, es biju atgriezusies darbā, bērns bieži slimoja, un tad man bija tā kā, nervi čupā, varēja sarāties par jebko. Un tur man palīdzēja grifonija, ka nomierināja mani, kad es kļuvu apdomīgākā, nosvērtāka. Un noteikti tas, ka es varēju izgulēties, tas arī deva lielu bonusu. Un vēl liels prieks, ka bērns beidzot neslimoja. Es viņu biju savadusi kārtībā, vairs nav jādod ne tavigilu, ne klepus sīrupu, un tā viņš arī nonāca līdz 1. klasē, pēdējie 2 gadi viņš vairs neslimoja dārziņā. Manuprāt, jebkurai mammai tā ir Dieva svētība, kad bērni neslimo, ka bērni iet dārziņā, ka var normāli iet strādāt, pelnīt naudu, atgriezties mājās, un nav tas pārsteigums, hops, bērns ir slims. Un, ja, piemēram, arī piekdienās vakarā, parasti ir tā, ka uz brīvdienām bērni slimo, vai ne? Un ir bijis tā, kad redzu, kaut kas nav kārtībā, bišķiņ deguns, bišķiņ kakls. Es uzreiz ņemu dabas antibiotiķus, skudru koka mīziņu, melno riekstu, salieku visu kopā, iedodu kā tēju vai pievienoju klāt banānam, piespiežu. Un pa sestdien, svētdien viss ir kārtībā un pirmdien var iet uz dārziņu. Tāda tā mana pieredze, tad uzlabosies imunitāte, stresa noturība, miegs, un beigās
kāpēc vispār bija atnākusi to organismu attīrīšana, man bija parādījušies izsitumi uz ādas. Gan uz vēdera, gan roku alkoņu tajās locītavās šeit, gan pacelēs kāju locītavās, un kā izrādās tā bija psoriāze. Un es biju gājusi pie dermatologa, man izrakstīja elakona ziedi, bet man pēc tam parādījās ap muti, ap degunu, šeit tādi izsitumi, tur arī hormonālās ziedas deva. Un jā, organismu attīrot arī tie izsitumi pazuda. Vairs nebija niezoši, greveļaini tādas plāksnītes uz ādas, bet viss bija smuks, tīrs un attīrījies. Un tā tad bija sēne, no kuras es atbrīvojos, jo kā izrādās sēne, ja ir organismā pārāk daudz sēne, tā iznāk ārā, izveda savus toksīnus gan uz nagiem, nagu plātnēm, gan uz ādas, gan uz mēles, kā Una minēja, ja balta mēle. Un jā, mans ādas stāvoklis uzlabojās, un tas, man liekas, pateicoties tiešām tai kolavadēm, kad uzreiz es lietoju kolagēnu, kas pabaroja, atjaunoja manu ādu un tās aizsargas spējas. Tāds mans stāsts, mana dēla un mans stāsts. Jā, sēna ar man bija uz naga, un tā ar man pazuda. Tā runājot, tagad es atceros, jā. Daudz vietas, jo mēs aizmirstam, kad tas nav vairs, tad aizmirstās, jā. Jā, jo es viņu cīnījos diezgan ilgi, es biju domājis, šeit strādājot rūpnīcā, man vienmēr bija mitras kājas, jo rūpnīcas augsts, vienā, kurā es strādāju. Un tad lēnām, un tad es cīnījos ar viņu. Latvijā es gāju pie podologa, viņš man tur viņu knieba, bet viņa man kā bija, tā bija. Un te es vienkārši tajā pirmajā organismas attīrīšanās reizē es pamanīju, kad viņi sāk augt ārā un kad viņas nav vairāk. Jā. Jā. Žēl, ka es nenofotografēju, man neienāca toreiz prātā. Jā, un es vēl gribētu tagad, gribēšu noteikti padzert savai aknai to fandetoksu arī, jo es domāju, ka tā kā jau daudziem mums ir tā akna nelabākā kārtībā, jo es jau no pašas mazuma esmu lietojis ļoti daudz pretsāpju tabletes, jo tajā laikā bija pentalgīni, sedalgīni, un kādi tik viņi tur nebija, un tad jau sekoja tramadoli un viss tādas stiprākas tādas zāles, un tad man bija tā, kad vēl ziemā, kad man arī aknu bija, ka varēja pagulēt tikai uz sānu, kad no tām zālēm vienkārši sāp aknas, jo tā ir ticis pietiekoši jau no paša mazuma ar visādām, tā kā tagad man būs akuntūra, kā saka, attīrīt aknu no visa kā ļaunā, sliktā, kas ir uzkrāts. Labā ziņa, ka aknas var atjaunot arī tad, ja palikuši tikai 3% to audu. Jā. Kas vēl jauns? It kā palielam nekas tāds. Kā ejam uz priekšu tikai, vai ne? Jā, iesim uz priekšu. Risināsim citas problēmas. Un kā reiz šonedēļ notiek organismu attīrīšanas tāds bezmaksas kurs, kur iesildam cilvēkus, pastāstam vairāk, kas ir organismu attīrīšana, kā tā notiek un ko vajadzētu ņemt vērā, kā viņi iziet secīgi un pareizi, dzerot ūdeni, uzturu korekcijas ieviešot, dabas rūgtvielas pielietojot, jo jau 1. jūlijā mums sāksies jauns organismu attīrīšanas projekts, uz kur arī aicinam, jo kopā iziet organismu attīrīšana daudz vieglāk un svētīgāk nekā ja viens pats ņemās un darās, jo tad ir pieejama visa tā informācija, ko dod mūsu nutriciologu un naturopātu komanda, ir pieejami dažādi veselības lekciju ieraksti un ir veselība treneri atbalsts. Jā, jo tu vari pajautāt visādus jautājumus un bieži tev nemaz nevajag jautāt, jo tu jau izlasi, kāds ir pajautājis un tur jau ir tā atbilde gatava. Tā kā, jā.
Un šis te bezmaksas iepazīšanās kurs ir ļoti, ļoti labs. Tu daudz Man ko būs jautājumi par limfām laikam. Esi gatava tīrīt limfātisko sistēmu? Jā. Jo man, par cik arī, tas visu laiku stāv uz tās vienas kājas, tad svars ir, tad, viņi ir tā kā, viņas nav vienādas, teiksim tā, viņi tā kā rasnāka vai kā lai pareizi pasaka, piedzīta. Un tad es tagad nezinu, kur ir tā problēma, vai pa maz ūdens, vai pa daudz ūdens, vai ir kaut kas cits. Un to vajadzētu kaut kā lēnām noskaidrot. Jo ir disbalans organismā. Jā. Tev arī tā kā slodz uz vienu kāju vairāk un arī tās kustības. Nevis vairāk, bet vispār uz vienu kājas slodz. Varbūt, ka no tā ir, varbūt daļa limfas, kad, es domāju, ka jebkurā gadījumā tas nebūtu slikti attīrīt limfu noteikti. Tā kā tā. Mani plāni. Tuvākie plāni superīgi. Es novēlu, lai izdodās atrast atbildes uz jautājumiem visiem. Paldies. Paldies. Jā, tad jau uz tikšanos kādā citā reizē, kad mēs padalīsimies, kā tad veicās un sokās mūsu organismu attīrīšanas projektā. Un pavisam drīz būs arī jūnija beigās veselības rezultātu zooms, tāds kā webinārs, projekta dalībnieki dalīsies ar saviem rezultātiem. Šeit mēs dzirdējām tikai 3, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuriem izdevies uzlabot savus veselības rezultātus, atgūt labu pašsajūtu, miegu, uzlabot ādas matu, nagu stāvokli, un tas tiešām ir ļoti svētīgi. Jā, ir fantastiski rezultāti tur tiešām. Ja arī pats neiet, ir vērts paklausīties. Varbūt kāds sadzird tomēr to, ko viņam vajag. Es domāju, ka katrs atrast kaut ko sev vēlamu, noderīgu. Jā, tā kā tiekamies, un ja ir kādi jautājumi, var droši jautāt Agitei, Unai vai man. Mēs atbildēsim labprāt. Jā. Labi, paldies, meitenes. Un tā. Tā. Paldies, tā.